Tagad aplūkosim vienu, manuprāt, interesantu uzdevumu, kam ir saknes arī reālajā dzīvē, bet tas arī palīdzēs jums tikt galā ar iespējams grūtāko jautājumu no tiem piemēriem, ko esmu jums iedevis. Būtībā ir tā, kāpēc šis ir saistīts ar realitāti. Realitātē, lai konstatētu kādu slimību, bieži vien neizmanto kaut kādus medicīniskos testus, bet tie nevienmēr ir akurāti. Vienīgais, kā to var reāli uzlabot tos testus, ir veikt tos atkārtot, veikt dažādus testus, kamēr ir ļoti skaidri apstiprinājumi. Nekad nebūtu pilna 100, bet tik un tā tuvu 100, ka ir kaut kas pozitīvs. Un īstenībā šī situācija parādīs, kad būs kaut kāda testa diagnoze, bet īstenībā varbūtība, ka patiešām ir slimība, nav tik acīmredzama. Tādēļ testus veids vairāk. Un es šeit izmantošu divus modeļus, kas palīdzēs noteikt šo varbūtību. Un pirmais ir koka modelis. Tas nozīmē, ka mēs izējam no kāda sākuma punkta un skatāmies, kā mums tas viss sadalās. Tad izmantošu šo informāciju. Uz kādas salas iedzīvotājs saslimst ar bezsimptomu slimību 5% gadījumu. Ja? Tātad saslimst, un tie ir 5%, un nesaslimst 95%. Tātad, jo jābūt noklātiem visi 100%. Un iedomājamies, ka tagad šie cilvēki tiek testēti. Tātad pozitīvs tests tam, kas tiešām ir slims, tiešām arī uzrādīs to pozitīvo diagnozi 90% gadījumu, bet kļūdaini uz 10% gadījumu. Savukārt, tie, kas nesaslimst, viņi pozitīvu testu saņems 5% gadījumu, bet pārējos 95% viņiem būs patiesas negatīvs tests. Jūs šobrīd varat noteikt varbūtības uz ļoti konkrētiem jautājumiem. Tā, mums vajadzēs ieviest atkal apzīmējumus. Es ar S apzīmēšu saslimst, un ar S mīnus apzīmēšu, ka nesaslimst. Pozitīvos gadījumus apzīmēšu ar P, negatīvos ar N, pozitīvos ar P, negatīvos ar N. Un ko mēs tagad darīsim? Mēs izrēķināsim šādas varbūtības. Un iespējams, ka jūsu tajā pēdējā uzdevumā, ko es ieliku, jūsu tajos uzdevumos ir arī tāds jautājums, kāda ir varbūtība, ka saslimst un ir pozitīvs tests. Un jūs redzējāt vienu pievienot formulu, tā ir varbūtība, ka ir bijusi slimība, reiz varbūtību, ka cilvēks ir dabūjis pozitīvu testu, ja reiz jau ir slims. Tad principā 90% no tiem 5%. 5% reiz 90%. Droši vien, ka būtu prātīgāk kaut kā pārveidot. Es to pārveidošu kā decimāla daļas, bet tā ir vieglāk. Un tās ir 9/10. Tātad 9/200. Jeb atgriežoties tagad pie procentiem, es droši vien gribētu uzredzēt kā procentus. Ir 9/200. Jeb 0,045, jeb 4,5%. Nu jā, tik arī laikam sanāk 90% no 5%. Tā ir tas, kas mums te ir, 90% no 5% saslimušiem. Tā ir tā populācija, kura ir saslimusi un dabūjusi pozitīvu testu. Tad ir tādi,
kas ir saslimuši un dabūjuši negatīvu testu. Tātad saslimuši un negatīvs tests. 5% reiz 10%. Tātad 1/20 reiz 1/10, tas ir 1/200, jeb 0,5%. Abiem kopā būtu jāveido 5%, un tā arī ir. Un es izrisināšu arī abus pārējos, un tad es pastāstīšu, kā tie mūs aizvedīs pie pareizās atbildes. Tātad nav saslimuši, bet ir dabūjuši pozitīvu testu. Tā nedaudz savilkās man planšetē. Tātad varbūtība, ka nav saslimis, reiz varbūtība, ka dabūjis pozitīvu testu, bet ja bija vesels, tie ir 95% reiz 5%, tātad 5% no 95%, es baidos no ļoti neapaļa skaidļa. 19/400, cik tas būs? 4,75%. Jā, 4,75%. Nekā nav jau baigi daudz. Un tad, visbeidzot, nav saslimis un ir dabūjis negatīvu testu. 95% reiz 95%. Un var arī vienkārši atņemt visu šo summu no 100%, bet jāsanāk būtu tā, ja es nemaldos, 90,25%. Mazliet pavilku uz priekšu šo aprēķinu uzdevumu. Tā, kāds no salas iedzīvotājiem tiek pie pozitīva testa? Kāda varbūtība, ka tam ir slimība X? Tas ir liels jautājums. Un tagad mēs to varam atbildēt īstenībā. Kāds no salas iedzīvotājiem tiek pie pozitīva testa? Tā īstenībā nosacījuma varbūtība. Ir sanācis pozitīvs tests. Kāda varbūtība, ka tam ir slimība? Tagad es sapratu, ka varēja īstenībā lietot apzīmējumu X, bet nu labi. Un viena lieta, uz ko neuzdurēties, tas nav tas pats, kas prasīt varbūtība no tā, ka ir pozitīvs tests, ja ir saslimis. Ir otrādi. Mums tagad ir otrādais jautājums. Kāda ir varbūtība? Ka tiešām mums ir slimība, ja tests ir bijis pozitīvs. Kaut kas, par ko mēs reālā situācijā pat varam domāt. Un īstenībā mums ir jāsalīdzina tātad varbūtība, ka mums ir slimība un ir pozitīvi. Un to mēs noskaidrojam, ka, lūk, tas ir šeit, 4,5% attiecībā pret to, ka tests vispār ir sanācis pozitīvs. Un tas īstenībā mums ir divos gadījumos. Tur, kur ir tie 4,5%, kas ir tad, ja mums ir viss pozitīvi, tad, ja mums tiešām ir slimība. Bet jāņem arī pretī vērā tas gadījums, kad mums ir pozitīvais no tā, kaut vai tādēļ, ka mēs neesam saslimuši. Tātad mēs saskaitām šos divus. Šie abi kopā mums dod varbūtību, ka es dabūju pozitīvu rezultātu. Tātad 4,5% pret 9,25%. Tie 9,25 reprezentē visus, kas ir dabūjuši pozitīvo testu. Jā, gan saslimušos, gan nesaslimušos. Un es secinu, ka šī varbūtība nav tik liela, kā varētu gaidīt. 48,6%.
Vai saprotat šī skaļa nozīmi? Tad, ja man parādās pozitīvs tests par to, ka man ir kāda slimība, īstenībā pie šiem nosacījumiem, kas īstenībā uz aci liekas ļoti labi, šie nosacījumi man tik un tā nozīmē to, ka tikai nedaudz mazāk par 50%. Tā ir varbūtība, ka tas ir patiesi. Lielāka varbūtība, ka īstenībā man nav šīs slimības, nekā ka ir. Lūk tā. Un tas ir tas, ko uzreiz jūs neredzat par tādu medicīniska testa efektivitāti. Vai vispār ne tikai medicīniska, bet testa kā tāda efektivitāti. Šāda atbilde var mierīgi paslēpusies. Bet es ceru, ka jums šitas likās saistoši, interesanti un gal galā palīdzēs sasaistīt ar uzdevumu, kas jums ir uzdots iesūtīšanai. Tur viena tāda līdzīga metoda noderēs pēdējā uzdevumā. Ceru, ka saskatīsiet pareizi, kā noderēs. Lai jums izdodas!